Afirmācija drošībai. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija par drošību. Ko Somija Krienāda raksta par drošību? Cilvēks pūlas visu dzīvi, lai sakrātu savu bagātības, lai nodrošinātu savu īpašumu pret zaudējumiem un savu veselību pret slimību postu. Viņš balsta savu ticību ārējos līdzekļos un neredz, ka šāda ticība ir kā likt vilnim nekustēties. Drošība ir vienīgi tam, kura ticība ir balstīta Dievā. Vispraktiskākais no cilvēkiem ir tas, kurš dāvā savu dzīvi Dievam. Lūdzot, mana drošība ir tava atbildība, Dievs. Tas nenozīmē, ka mums nevajag būt apzinīgiem, bet, kad esam izdarījuši labāko, ko spējam, mums vajadzētu atstāt uztraukšanos Dieva ziņā. Un tā afirmācija. Es dzīvoju Dieva iekšējā miera cietoksnī. Nekas un neviens nevar izlausties caur šīm sienām un kaitēt man. Es dzīvoju Dieva iekšējā miera cietoksnī. Nekas un neviens nevar izlausties cauri šīm sienām un kaitēt man. Es dzīvoju Dieva iekšējā miera cietoksnī. Nekas un neviens nevar izlausties cauri šīm sienām un kaitēt man. Es dzīvoju Dieva iekšējā miera cietoksnī. Nekas un neviens nevar izlausties caur šīm sienām un kaitēt man. Un tāda lūkšana par drošības tēmu. Es pieņemu visu, kas nāk, Dievs, nākam no tavām rokām. Es zinu, ka tas nāk ar svētību, jo es esmu tavs, tāpat kā tu esi mans.